informāciju, un, būtībā tāds terors. No otras puses ir Strečena kunga versija, ka viņš tikai pilda saprāta robežās tos pienākumus kādus un realizē tiesības, kas viņam... Varbūt dažādas, mums varbūt ikmēneša atskaitas, varbūt tā, ka man šodien paprasa vakarā, lai man līdz rītam būtu sagatavota atskaita par iepriekšējo pusgadu, kam un kāpēc es esmu zvanījusi. Jā, bet mēs jau cilvēki no malas turklāt neesam, mēs jau nezinām, kā tieši tās atskaitas tiek prasītas, jo skaidrs, ka neviens nevar apšaubīt to, ka Strečena kungam ir tiesības prasīt atskaites, bet, protams, katru tiesību var izmantot saprātīgi un konstruktīvi, un tiesību var izmantot nesaprātīgi un graujoši. Un kāda īsti ir tā patiesība, to 100% no malas skatoties nemaz pateikt īstenībā nevar. Bet pie tās patiesības būs kaut kādā brīdī tomēr jānonāk, lai šo situāciju atrisinātu. Tāpēc es domāju, es īstenībā domāju, ka es ceru, ka varbūt tajā procesā, kurā tiks vērtēta tagad Strečena kunga kvalifikācija, nevis atbrīvošana no amata, bet kvalifikācija, ka tā procesa ietvaros komisija, kas to darīs, varbūt arī spēs sistemātiski, iepazīstoties ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, šo izvērtēt. Cik tad tur ir šajos pārmetumos pamata, un cik no otras puses Strečena kungam varbūt ir taisnība. Bet, piemēram, jums kā nevalstiskajai organizācijai ir bijis viegli sadarboties konkrēti ar Strečena kungu? Viņš ir bijis atsaucīgs, nezinu, pretīm nākošu komunikācijā? Nē, tad tur būtu pie kaut kādām konkrētām, es domāju, ka saprāta robežās, teiksim, varbūt ne tur vienmēr ideāli. Saprāts arī ir stiepjams iedziens. Mēs tur... Kādreiz vēlējāmies ar Strečena kungu šo situāciju arī pārunāt no Providus puses, un tad Strečena kungs vasarā neatrada tādu iespēju, bet, man negribētos arī tagad tā kasīties pie tā, mums tur kaut kādā brīdī viņš atteica, un tad tāpēc ir kaut kas ļoti slikts tajā sadarbībā. Bet, nekas katastrofāls tur nav bijis tajā sadarbībā. Borovko kungs, jūs esat arī šajā te KNAB konsultatīvajā padomē. Skatoties no malas, KNAB šobrīd ir darboties spējīgs? Es domāju, ka organizācija strādā, bet te uzreiz divas lietas vajadzētu pateikt. Uz jebkura kuģa ir viens kapteinis. Un tas vispār ir neapspriežami. Ir tīpaši, kā Sešana kungs teica, šis ir operatīvās darbības subjekts, ļoti stiprs, ar likumu spēku noteikts ir KNAB tiesības, kas ir jādara. Tur nekādām sarunām ierindā nevajadzētu būt. Bet tā sarunas tomēr ir un ne pirmo reizi. Jā, bet no tā, ka mēs te studijā tagad sēžam un apspriežam, mēs jau vēl vairāk diskreditējam gan šo iestādi, gan tiesisko kārtību valstī kopumā. Ne jau tā ir viena no tām nelaimēm, man liekas, par kurām jārunāja. Un izlikties, ka tā problēma neeksistē arī ir viena no tām lietām, ka tās lietas, ar kurām nodarbojās KNABs, tika vilktas. Paldies Dievam, pēdējā laikā šī tendence ir pazudusi, bet ka lietas tiek izvilktas tirgus laukumā un cilvēka status jau tiek noteikts pirms tiesas. Tas ir nepieņemami. Bet tas nav īsti tas, ar ko Strečena kungs šobrīd cīnās. Es vēlreiz saku, šo te dzeltenumu vajag atlikt malā. Ir iestādes vadītājs, viņš vada, ja iestāde pilda savas funkcijas, tad tas, kas viņu traucē, viņam vajag dot pilnvaras no šiem te kavēkļiem atbrīvoties. Punkts. Nekādas sarunas vairāk. Ja nav labs vadītājs, taisam jaunu konkursu, meklējam jaunu vadītāju. Kā noskaidrot to, vai ir labs vadītājs vai nav labs vadītājs? Ne jau šeit. Nē, tas jā, par to ir jālēm atbildīgajai komisijai. No Dānas viedokļa raugoties, vai jūs piekrītat iepriekš paustajiem viedokļiem, ka problēma pēc būtības ir tikai dažu darbinieku vēlmē nepakļauties uzņēmumu iestādes vadītājiem? Es gan šeit saskatu citu problēmu. Es piekrītu, ka iestādē jābūt spēcīgām vadītājiem, viņam jāvada iestāde un jāspēj tikt galā ar saviem padotajiem. Tas ir skaidrs. Bet es šeit saredzu citu problēmu, piedaloties arī ģenerālprokurora vadītajā komisijā,
mēs esam konstatējuši, ka ir ļoti daudz normatīvu akti, iekšēji normatīvu akti, kuri jau 10. gadā ir spēkā neesoši. Tad daudzi neizdarīti darbi, tie ir tādā reglamentu līmenī. Ja mēs paskatāmies to brīdi, kad Srečenoks stājās amatā, tad viņš paziņoja, ka viņš sakārtos šo te iekšējo normatīvo bāzi, šo te struktūru un arī saliedēs komandu. Pagājuši 2 gadi, un mēs esam šeit un diskutējam par to, kad ir konflikts ar darbiniekiem un ir problēmas ar iekšējiem normatīviem aktiem, ko arī Srečenoks pats nenoliedz. Un arī tā pati komunikācija, es domāju, nesot skaidriem kritērijiem un nosacījumiem, kā tad iestāde iekšēji komunicē un uz āri kā komunicē, un tad var rasties tādas problēmas. Nu, bet tad ir jautājums, no jūsu viedokļa skatoties, tad kas ir konflikta pamatā? Tad tās ir tikai personīgas, teiksim, nesaskaņas starp Srečenoka kungu un Strīčis kundzi, kuru atbalsta tad 5 nodaļu vadītāji? Vai tā tas ir? Es personīgi neesmu bijis klāt viņu sarunās un nevaru nokomentēt to, vai tur ir sarunas bijušas augstos toņos vai kaut kā savādāk, bet, manuprāt, šeit jau varētu būt arī tā problēma, kad KNAB vadītājs lūdz informācijas sniegt, kas viņam pēc likuma nemaz nav tiesības tādu zināt. Šeit mēs runājam par šo te operatīvās darbības likumu, kas ir aizsargāts un tikai var paust šis te procesa virzītājs. Līdz ar to šeit jau var arī rasties šis te konflikts. Es lūdzu informāciju kā iestādes vadītājs, bet netiek dot, jo to nedrīkst darīt. Bet jūs redzat šādas te konflikta sēklu šajā te situācijā? Redzam. Jā. Es gribētu pateikt, bet jūs esat dzirdējis, ar operatīvo darbību daudz vairāk un daudz plašākā apjomā strādā valsts policija, ekonomikas policija, finanses policija. Vai ir dzirdēts kāds skandāls, ka tur būtu kaut kādas konflikta situācijas, ka ierindas darbinieks nespēja komunicēt ar savu vadītāju? Bet tas ir jautājums par to. Pirmkārt, tie nav ierīnas darbinieki, tie ir nodaļu vadītāji, un tie ir 5. Pusi no visiem nodaļu vadītājiem. Tad kaut kur ir problēma. Es domāju, ka problēma ir tajā, ka mēs apspriežam vadītāja darbu šobrīd publiski. Vadītājam ir jāļauj strādāt. Un viņam ir jāļauj pieņemt lēmumu. Bet viņam šobrīd ir grūti strādāt, tāpēc, ka daļa no darbiniekiem... Nē, bet mēs varam par to runāt un varbūt tādā veidā diskutēt par to, palīdzot saprast, kas un kā, jo gal galā šī iestāde tiek uzturēta par nodokļu maksātāju naudu, un mums visiem ir svarīgi, vai viņi patiešām spēj pildīt funkciju cīnīties pret korupciju, vai nespēj, un iekšējais konflikts var šo spēju cīnīties pret korupciju īstenībā apdraudēt. Mēs cīnāmies ar KNABu jau ļoti ilgu laiku publiski. Sabiedrība, kuras interesēs KNABām vajadzētu strādāt, mēs faktiski ļoti ilgu laiku cīnāmies ar šīs te iestādes problēmām. Tad, lūk, beidzot ir vadītājs, kas ar šīm te problēmām ir gatavs tikt galā. Ir jāļauj strādāt. Labi, uz šīs nots mēs šobrīd pārtraucam diskusiju. Mēs aizējam īsā reklāmas pauzē, pēc brīža būsim atpakaļ un runāsim par to, ja varēsim, kā tad izglābt KNABu. Latelekom senioru komplekts. Internets un interaktīvā TV ar atlaidi līdz 40%. Zvani 177. Latelekom. Rūpējieties par savām locītavām ar Artrostop, locītavu uzturu speciālistu. Jaunums Artrostop Rapid Plus. Spēcīga aktīvo vielu kombinācija veselīgām locītavām ar ilgtermiņa iedarbību. Radio, kas skan visur. Kurzemes radio skan visur. Kurzemes radio. Aizņemties no radiniekiem dažkārt ir grūtāk, kā varētu šķist. Gadījumos, kad nepieciešams aizdevums, paļaujies uz mums. Aizdevums līdz 1000 latiem ar termiņu līdz 2 gadiem. 2 LV. Sāc rītu ar LA.LV. Jaunākās ziņas, intervijas, reportāžas, viedokļi, interesanti fakti un notikumi.
Praktiski padomi, rekomendācijas un